Par to, kā Zilvena meklēja sirdis. Mammai bija taisnība. Siltai dienai ķiršu ievārījumu tiešām sekoja sniegs un pikošanās, taču pusdienlaika debesis noskaidrojās un baltā saule apspīdēja neiztrūkstošo sudraba miglu īpašā mirdzumā. Kokiem vairs nebija lapu, taču daļa ziedu joprojām stiepās pretīm saulei cauri biezajai sniega kārtai. Beidzot uzziedēja arī saijamas, un Zilvena ar pārsteigumu atklāja, ka, lai gan citādi spoguļgludie ziedi atspoguļoja tikai zvaigznes, saijamām patika arī viņa, Zilvena. Tomēr tā nebija gluži viņa. Meitenītes āda mirdzēja sudrabā gandrīz kā paši ziedi. Viņas mati bija garāki un tik balti kā vecmāmiņai Koljai. Visdīvaināk bija tas, ka cauri viņas kleitai no krūtīm mirdzēja varavīšanas spožums. Bija tā, it kā Zilvenes sirds kļūtu redzama šajā brīnumainajā attēlā. Tomēr acis, tās klāja tumšas ēnas, it kā meitene drīkstētu gan redzēt daudz, bet ne visu. Tāda tu mums esi, es jau uzreiz nopratu, ka saijamām ir īpaša patika pret tevi, tētis Eiro teica. Zilvena pasmaidīja, viņai patika, cik daudz skaisti tētis prata ieraudzīt, taču bija kaut kas, ko viņa neatklāja. Saijamas atspoguļoja arī citu radu sirdis, taču viņi paši to neredzēja. Zilvena to pamanīja, kad garām gāja māsa Šallari. Viņa pati nebija saskatāma, taču jaunietes sirds augstumā iemirdzējās spoža zeltaina gaisma. Viņa māsa ir tik jauka, viņa ir kā saule, Zilvena nodomāja. Noslēpumaina un ar misiju meitene noplūca vienu īpašo puķi un neuztrīkstoši devās meklēt citus radus. Pirmais viņai pretīm skrēja Vio. Viņš bija pamanījis, ka kāpuri akvārijā sākuši veidot sev varavīksnes mājiņas. Zilvena māja ar galvu, mēģinot saskatīt, kāda bija brāļa sirds, taču tā mirdzēja tik neskaidra, ka meitene samulsa. Sudrabs, viņa beidzot nodomāja. Vio sirds bija sudrabs, tāpēc tikpat sudrabainajā ziedā to saskatīt bija grūti. Arī tas bija jauki. Zilvenes āda rādījās tādā pašā krāsā, tikai acis viņa vēl joprojām nespēja saskatīt, tās klāja tumšas ēnas. Taču vai aizklāta bija viņa vai kaut kas cits, ko tā maģiskā Zilvene, kas bija attēlā, gan zināja, bet meitene šaipus spoguļa neuzdrošinājās? Nē, tie bija par daudz sarežģīti jautājumi. Nākamo viņa satika vectētiņu Zajūri. Viņa sirds nebija īpaši spoža, taču tā bija skaistā, tumši zilā, tādā kā mazliet violetā krāsā, kas Zilvenai ļoti patika. Cik tas viss ir skaisti un noslēpumaini, es nevienam neteikšu, tikai mammai. Meitene pie sevis nočukstēja. Viņa iegāja mājā un virtuvē uzmeklēja vecmāmiņu Kolju, kura gleznoja sniegā ziedošos īrisus, kas bija redzami pa logu baltajā saulainajā dienā. Kāpēc tu glezno virtuvē? Vai tev patīk smarža? Zilvena jautāja, mēģinot notēmēt ziedu pret vecmāmiņu tā, lai viņa neko nenojaustu. Arī, bet tā es varu pieskatīt zupu, ko tava māte atstāja uz plīts. Kur viņa ir? Kopā ar draudzeni plūdz ziedus, ko salikt vāzēs. Nekur tālu viņas nebūs aizgājušas. Zilvena skatījās, kā vecās, sirmās sievietes ota prasmīgi slīdēja pa audeklu, bet tad viņa sarauca uzacis. Debesīs nav varavīksnes, un kāpēc zīt zvaigznes, ja zila debesis? Tā ir fantāzija, iztēle Zilvenī. Bet īrisi ir tieši tādi kā īstenībā, tu esi pat uzgleznojusi loga rāmi. Koljas šķelmīgi pasmaidīja. Vai tev dažreiz neliekas, ka realitātē vajadzīgs nedaudz maģijas? Zilvenes varavīkšņainā sirds uz brīdi tā kā iesāpējās. Man senāk tā likās, bet tagad vairs nē. Man patīk tieši tā, kā ir. Tieši tā, kā ir. Es negribu, lai kādreiz kaut kas būtu citādāk. Nekad. Vecmāmiņa mierinoši noglāstīja mazmeites vaigu. Viss jau arī ir tā, kā ir. Tā es to iedomājos, un ko es iedomājos, tas kļūst dzīves. Tāpat kā tavas dziesmiņas. Vai te tu tiešām redzēji fejas koku zaros?
Nē, bet es tās redzēju spēlējamies sniegā. Pareizi, bet tu dziedāji par spēlēm starp lapām un ziediem. Tā taču būs patiesība, vai ne? Nāks pavasaris, kādreiz viņus tur spēlēsies, un tev būs taisnība. Zilvena pamāja. Vai tu tā bieži iztēlojies? Man likās, ka to dara tikai bērni. Tāda viņa vienmēr ir bijusi. Idejas plūst kā no pārpilnības ragam, tikai dažas mēs arī varam ieraudzīt. Pēc tētiņš teica, ienākdams virtuvē. Beidzot Zilvenai izdevās pagriezt Sājemas ziedu tā, ka tas atspoguļoja vecmāmiņu. No sākuma viņai likās, ka tas atkal būtu tā kā sudrabs, taču viņa sirds bija augstāka, tumšāka, citādāka, skarbāka nekā Vio. Tērauds. Tas bija tērauds kā nažos uz galda. Līdz šim Zilvenai likās, ka viss bija pareizi, taču kā mīļajai, siltajai, radošajai vecmāmiņai varēja būt tērauda sirds. Viņa dziedāja daudz skaistākas dziesmas, nekā spējas atcerēt Zilvena pati, un neviena neatkārtojās. Kad viena dziesma bija galā, tā bija galā uz mūžu, taču nekad nebija žēl, jo nākamā bija vēl skaistāka. Varbūt viņa kaut ko sliktu ir savā garajā mūžā pieredzējusi, lai vajadzētu būt ļoti stiprai, bet kas tad tāds varēja notikt? Zilvena domāja, nespējot atrast sev atmiņā pat vienu notikumu, kas prasītos pēc tērauda. Tomēr nažos tas bija noderīgs, tāpat kā visādos citos darba rīkos. Galu galā tas nebija nekas slikts. Vecētiņš tā tikai noņēmās ap visādiem dzelžiem, labojot un uzlabojot savu motociklu. Viņš nekad neko negleznoja un nedziedāja, taču tie, ko vajadzēja salabot, sajūra uzreiz bija klāt ar savām prasmīgajām rokām. Viņa nagi bija apdrupuši un nepārāk tīri, bet vecmāmiņa vienalga labprāt turēja vīra plaukstu. Kur ir mammas vecāki? Zilvena jautāja. Vecmāma sarauca uzacis, bet tad ātri padevās, kā toreiz, kad nespēja atbildēt, kāda viņai pirms nosirmošanas bijuši mati. Viņi nedzīvo ar mums. Droši vien kaut kur tālāk, droši nezinu. Kolja atbildēja, aizplievrota skatienu, veroties pa logu uz zilajiem un violetajiem īrisiem. Droši vien viņa redzēja, kā varavīksni, tā zvaigznes ar savām iztēles acīm. Zupa vēl nebija gatava, tāpēc meitene arī nebija izsalkusi. Zilvena negribēja traucēt māti, ja viņai bija ciemiņš, tāpēc viņa devās meklēt tēti. Pēdējo reizi viņa Eiro redzēja augsta koka galotnē, bet tētis varbūt jau bija nokāpis. Tā arī bija. Tās smaidīdams pacēla Zilvenu rokās, bet tā viņa nespēja apskatīt viņa sirdi. Ko tu redzēji? Viņa jautāja, atkal spēlēdamās ar daudzajām melnajām vizītēm. Rītdienu būs atkusnis. Jo mēs raksim mazas upītes, kur ūdenim noskait, lai ātrāk pienāk pavasaris. Protams, palīdzēt pavasarim ir mūsu darbs. Katram kaut kas jādara, tikai tev ne. Zilvenai bija licies, ka viss vairāk vai mazāk vienkārši notika, taču no otras puses ik pa laikam kāds kaut ko darīja. Mamma vārīja zapti, ko likt uz pankūkām, kas parādījās lielā šķīvī, kad atvēra skapīti. Vectētiņam dažreiz kaut kas bija jālabo, un no motocikla viņš neatgāja nevienu dienu. Šādi arī labprātiņam palīdzēja. Vecmāmiņa darīja to, šo un vēl kaut ko, no visa pa druskai, bet Vio mācījās no skolas grāmatām. Tētis devās noskaidrot, kas notiks rīt. Parīt vai kaut kur tālās zemēs. Kāpēc man nekas nav jādara? Tu vēl esi maziņa. Ne jau tik maza, lai es tev teiktu, ka tu kaut ko nedrīksti zināt, tik maza nē, bet pietiekami jauna, lai darītu visu, ko tu gribi. Vai tu gribētu spēlēties ar draugiem? Tuvumā dzīvo citi bērni tavā vecumā. Vio skraida kopā ar Zivioru un Ērio, Šalari ar Zijuro aizgājas lidot uz ezeru. Nē, man nevienu nevajag, bet tas ir labi, ka jums ir draugi. Esi droša, mana sudraba sirsniņa, tētis jautāja. Zilvena patiesi bija liela, jo saprata, ka tētis domāja viņas atspulgu Zajemas ziedā.
Viņai, protams, bija varavīksnes sirds, sudraba bija Viola. Jā, droša, bet man patika, cik priecīgi Šallari smaidīja, kad satika Zajūro. Viņai bija tāds princeses mētelis, zils ar sudraba zvaigznītēm un frizūra no zilām pīnēm. Es gan nodomāju, ka Šallari arī tādu vajag, bet viņai labāk izskatās kombinezonā. Viņai nemaz nepiestāvētu Zajūrvanas, kas Zajūro vienmēr ir matos. Abas aizgāja smiedavās, sadavušas rokas, bet man pietiek ar jums. Eiro nopūtās, pa pusē priecīgi, pa pusē skumji. Bērni patiesi izaug ļoti ātri. Zilvana nesaprata, ko tēvs ar to domāja. Viņa vienmēr bija bijusi tik veca, cik tagad. Tētis beidzot nolika meitiņu zemē, tāpēc viņa varēja pagriezt ziedu pret viņa krūtīm. Melna. Eiro sirds bija melna. Tā neverdzēja spoži kā Šallari vai klusināti kā Zajūri sirds. Tēva sirds bija kā caurums Saiemas ziedlapā, tāds caurums, ar kuru varas nekurienē. Zilvana skatījās, kā tētis aizgāja pastāstīt citiem par atkusni, un atcerējās, ka mamma sauca viņu par nebeidzamu sapņotāju. Viņš ticēja nākotnei, tāpēc arī spēja to no koka galotnes saskatīt. Dažreiz tētis redzēja nākotni arī vienīgajā vietā, kur nebija miglas virs jūras. Tad viņš viegli sarauca uzacis un nevienam neko neteica, taču bēdīgs viņš nekļuva. Varbūt tētim bija tādi paši noslēpumi kā Zilvenai. Tomēr melna sirds, vai tā neteica par ļauniem cilvēkiem? Tētis bija gandrīz tikpat labs kā māmiņa, varbūt pat labāks, ja vecmāmiņas vārdiem runājot raudzījās plašāk. Tēvs palīdzēja kaimiņiem, kuri nespēja saskatīt nākotni. Dažreiz bija kā cilvēks, kuru neviens negaidīja, tad tētis devās uz jūru viņu sveikt, tāpat kā viņš pirmais atrada Zilvanu. Meitene nopūtās, skatoties uz savu neprasto attēlu. Kleita vienmēr bija balta, lai gan šobrīd viņai mugurā bija tumši zaļš mētelis un melni zābaciņi. Melns piestāvot visur, tā Šallari vakar teica, kad mēģināja izvēlēties kombinezonu šodienas lidošanai. Viņa nezināja, kas Zajūro būs mugurā, tāpēc izvēlējās melnu. Tas izcēla māsas rudos matus un vasaras rēbumus, kas nepazuda pat ziemā. Varbūt tētis piestāvēja visur, tāpēc citi cilvēki uzticējās viņam, kad iznāca no miglas. Tas ir no jūras. Kāpēc citi teica no miglas? Vajadzēja to kādam pajautāt. Dažas Zilvana bija redzējusi. Viens vīrietis bija pārlieku nobijies, un tēvs viņu cieši apskāva. Jā, tā noteikti bija taisnība. Tēva sirds bija melna, lai viņš piestāvētu jebkuram, kuram nepieciešama palīdzība. Un neglīta tur arī nebija. Melnās debesīs zvaigznes spīdēja vispožāk, un arī šie zābaciņi bija pavisam jauki. Zilvena pasmaidīja, lepojoties ar tēti Eiro. Kāpēc viņai gribējās saukt viņu vārdā? Neviena citu tēti taču nebija, tāpat kā vienīgā mamma bija Gāra. Dzīve bija sarežģīta kā Vio nemitīgās mācības. Viņa bija ieskatījusies pāris grāmatās un neko nesaprata. Brālim patika pētīt lietas, kas jau pastāvēja, tāpat kā vecmāmiņai patika redīt to, kas vēl nekad nebija bijis. Bet kā tad ar māmiņu? Zelts likās vissiltākais un skaistākais, ko Zilvena varēja iedomāties, bez varavīksnes, protams. Taču kaut kā viņa zināja, ka divu vienādu siržu pasaulē nebija. Zelts jau piederēja māsai. Tur būs īsts pārsteigums, un tad atklāsies arī noslēpums. Zilvena pastāstīs mammai par dažādajām sirdīm, un tad viņām būs kopīgs prieks. Meitenīte smaidot aizskrēja pāri sniegotajam pagalmam uz dārza pusi, kur viņas prāt varēja būt māmiņa. Un tā arī bija, taču viņa sēdēja paviljonā cieši kopā ar svešu kaimiņieni. Abas dzēra kafiju un smējās tik priecīgi, ka Zilvana negribēja traucēt. Uz brīdi viņa iedomājās, ja nu viņa tiešām aiziet līdz kādai mājai sameklēt sev draugu. Visiem bija draugi, tikai viņai ne. Taču, lai gan bērni droši vien bija ļoti jauki, viņa negribēja nevienu citu kā tikai savu ģimeni. Zilvenai nebija iebilduma, ka vakar vectētiņa un vecmāmiņas draugi ēda kopā ar viņiem vakariņas, taču pašai savus viņai nevajadzēja.
Varbūt otra Silvana Sajemes ziedā zināja, kāpēc. Bet, kas jau labs, to pārlieku remontēt nevajagot, tā teica vectētiņš, atkal un atkal kaut ko labodams savā motociklā. Laikam jau tas nebija pārāk labs motocikls. Patiesībā aiz jūri nekad nebija redzēts, tā braucam, taču bija ziema, gan jau vasarā varēs braukt. Vai arī labošana pati par sevi bija spēle un jautrība. Meitenīte uzskrēja augšā savā istabā un ielika Sajemes ziedu glāzē ar ūdeni. Viņa vēl un vēl skatījās apkārt, jo, lai gan istaba bija vienīgā pareizā istaba, kāda viņai varēja būt, māja mēdza kaut ko jaunu uzdāvināt. Šoreiz gan nekā nebija, bet ja dāvana būtu katru dienu, tas nebūtu tik aizraujoši. Cik priecīga Zilvena bija, kad vecāki ieveda viņu šeit, paši skatīdamies apkārt izbrīnā par košajām, bet saskanīgajām krāsām. Meitene bija apskatījusi visas istabas, kas tobrīd mājā bija, taču jau šodien bija uzradusies jauna, kur dabūt slīdes, mēteļus, zābakus un visu, kas nepieciešams ziemas dienai. Šaulari pie gultas stāvēja ierāmēta bilde ar Zajūro sarkanā princeses kleitā, tāpēc viņa meiteni uzreiz pazina. Zilvenu pašu sauca par skaistu, taču viņa bija domājusi, ka pasaulē nebija skaistākas būtnes par māmiņu. Tomēr Zajūro izrādījās daļākā būtne, kāda jebkad staigājusi pa zemes virsu. Vismaz Šaulari noteikti tā uz viņu skatījās. Meitene bija gandrīz jau pieaugusi, un viņa vienmēr ģērbās kuplās kleitās un mēteļos. Zilās acis bija kā dienas debesis, melnie mati kā naksnīgā debesis, un āda balta kā kādā senā pasakā, ko Zilvena vairs neatcerējās. Kā tad diez bija Zajūro sirds? Zilvena atkal paņēma ziedu un slepus devās uz ezeru, kur rokās sadavušās griezās abas meitenes. Būtu tur tikai Šaulari, viņa arī gribētu pamēģināt, taču svešie cilvēki Zilvenu darīja kautrīgu. Viņa negribēja tā novērot, tikai ātri paskatīties. Taču tur nekā nebija. Viens vienīgs zelta zipsnis slīdēja pāri ezeram. Zilvena gandrīz izmežģīja acis, mēģinot saskatīt Zajūro sirdi, taču tā nebija ne sudraba, ne tērauda, nekādā līdzīgā krāsā, kas varētu saplūst ar Sajemes ziedu. Tā tur vienkārši nebija redzama. Laikam jau maģija darbojās tikai uz ģimeni. Un, ja tā padomā, tā arī bija pareizi. Zilvena juta vieglu greizsirdību uz skaisto meiteni, kuras ar tiem vaigiem dejoja graciozi kā gulbis. Māsas kustības bija straujākas, spēcīgākas. Kopā tas izskatījās pavisam skaisti, tāpēc Zilvena nokaunējās. Kas bija skaisti, tas bija labi un to vērts, lai pastāvētu. Šaulari paspēlēsies ar viņu rīt, kad kusīs sniegs. Māsa smejoties pievilka draudzeni sev tuvu klāt, un Zilvena aizlavījās projām. Tie bija viņu noslēpumi, un noslēpumi bija svēti. Ejot pāri sniegotam kalnam, meitene ieraudzīja pirmās zvaigznes Sajemes ziedlapās. Viņa paskatījās augšup un izjuta pavisam īpašu saviļņojumu. Viņai nebija ne jausmas, cik ilgi šeit dzīvojusi, bet katru gadu tā laikam sauc ilgas laika periodus. Jā, katru gadu Zilvena gaidīja ziemas naktis, kad debesīs parādīsies milzis ar savu loku un sunīti pie kājām. Spožā zvaigzne mirgoja tā kā neviena cita, te zila, te sarkana, te balta. Sajemes ziedā tā izskatījās īpaši daļa blakus viņas pašas attēlam. Skaistums bija tur, augšā. Tas bija tepat blakus lejā, kur sudraba mēnesis iezīmēja tumši zilas ēnas. Cik gan ātri satumsīja, ļoti gribējās, lai būtu skaisti. Uz brīdi Zilvenai likās, ka viņai apkārt sniegs ievirdzējās visās varavīksnes krāsās. Cik ilgi diez viņa šeit dzīvoja? Cik reizes Zilvena bija gaidījusi ziemu un zilās pilnmēnesis ēnas? Vakar bija vasara un ķiršu ievārījums, aizvakar plūmju ievārījums. Kaut kā bija grūti atcerēties pagājušo nedēļu, taču Zilvena acu priekšā redzēja, kā tēvs viņu izveda laivā jūrā, kā māsa sapina viņai īpaši greznu frizūru, kā brālis uzdāvināja balto riteni un iemācīja braukt, un kā māmiņa vienmēr bija visam blakus, vedot šo ģimeni ar sastrādāto, bet tik maigo roku.
Silvana tā arī nebija paspējusi ieraudzīt mātes sirdi, bet nekas viņa to izdarīs rīt. Tikai kaut kā tomēr iztrūka. Meitenīte ieskrēja mājā, paskatījās pa logu, kā sveču gaismā māmiņa vēl ar vienu runājās ar draudzeni un ielika Sājemes ziedu atpakaļ vāzē. Viņa apgulās, sajūtot, ka šī diena bija sabiedriska, tikai Zilvena citus negribēja. Tēvs un vecvecāki sēdēja lejā viesistabā kopā ar vairākiem draugiem, bet jau kaut kur skraidīja ar savējiem, taču Zilvenai nebija vientuļi. Viņa ierašanājās zem biezās segas, jo istabā bija tieši tik vēss, lai gultā būtu īpaši omulīgi. Bet kas tas bija, ko viņa nespēja atcerēties, lai gan tik daudz, kas bija piedzīvots? Tam bija kaut kāds sakars ar tiem pašiem gadiem, ko viņa īsti nesaprata. Visiem laikam bija gadi, tik cik nodzīvots. Zilvenai nebija nejausma, cik gadu bija viņai vai kādam citam. Vio bija jauns puika, bet negluži mazs bērns. Šalari bija gandrīz pieaugusi, tā kā gandrīz. Vecāki bija pusmūžā, un vecvecāki jau diezgan veci. Tas arī bija viss. Tomēr kaut kā vēl ar vienu pietrūka. Lai arī nebūtu nekādu skaitļu, bet gadus kaut kā atzīmēja. Skaisti svinēja. Kādi tika svinēti pareizi, bet kā to darīja? Nemanot, Zilvena ieslīga miegā, lai pamostos agrā pavasarī. Kādi tikai piedzīvojumi nebija izdzīvoti garajā ziemā. Sniegavīri un pikošanās, ledus skulptūras un spēles ar sniega fejām. Labi noderēja sen vārītais ievārījums, jo pankūkas skapītī atradās bieži. Nevienam nebija patikas tās cept, tāpēc katrs darīja savus iemīļotos darbus. Mājas dzīvē ritot uz priekšu dabiski un ar prieku. Vienīgais, ko Zilvena nākamā rītā nožēlojama, bija Sājemes nobirušās savītušās ziedlapas. Viņa kaut kā bija gribējusi ar tām darīt. Droši vien pastīties zvaigznēs, ko gan citu. Zilvena uzvilka pavasarim piemērotu jaku un gumijas zābakus, lai kājas nekļūtu slapjas, rokot sniegā grāvīšus. Palīdzēt pavasarim tas bija prieks visai ģimenei. Viņa paskatījās pa logu un redzēja viņus visus jau strādājam, tikai māmiņas nebija. Vai labi kulēja Zilveniņa? Viņa jautāja, atvērusi durvis. Vai cik labi, kā pēdējā ziemas naktī. Meitenīte iesaucās un metās mammas rokās. Tad viņas kopā devās atbrīvot zemi zālei un ziediem, jo citādāk pavasaris nekad nepienāktu, un to nevarēja pieļaut pēc tik garas ziemas.